Ievads enerģijas lasījumos daļa numur 3. Turpinam. Pirmais jautājums, uz ko mēs atbildam, ir priekš kā, kāpēc lasīt enerģiju. Tad ievadu jūs varat redzēt pirmajā daļā, tādu tēmas paplašinājumu otrajā daļā, un tagad turpināsim. Lai sasniegtu šo te materiālo stabilitāti, mums ir jāpieņem tas fakts, ka tas būs ilgs process. Kad mums vajadzēs ar savu zirgu braukt ilgi. Tas ir ilgs ceļš, un visu mēs nesasniedzam vienā dienā. Mums ir jāvirzās uz priekšu. Kad mēs to faktu esam pieņēmuši, tad mēs varam to darba stāvokli, kas bija apgrieztajā veidā, pārlikt uz augšu. Kāpēc tas izdosies? Tas izdosies tāpēc, kad cilvēki jums visapkārt varēs redzēt, kad ir kādas lietas, kuras jūs varat viņiem piedāvāt ilgtermiņā. Un tieši tas arī iedod mums šo te materiālo labumu. Tādēļ, kad cilvēkiem nepatīk pārmaiņas. Un, ja paskatīties uz situāciju no kāda pakalpojuma vai preces piegādātāja izvēles, tad visticamāk jūs izvēlēsieties tos, kuri ir stabili, kuri strādā jau vairākus gadus tirgū, pie kuriem arī citi iepērkās un kuri atbilst jūsu kritērijiem un kuri var jums to piegādāt gadiem. Lai jūs varētu mierīgi noslēgt līgumu, piemēram, uz gadu, un tev tas ir, un tu par to neraizējies, lai noņemtu to emocionālo spriedzi, mentālo no sevis. Izmēģinājumā jūs pamēģināsiet īsāku laika periodu, bet, ja tā laikā viss bija apmierinoši, tad visticamāk, ka jūs paturpināsiet to sadarbību, lai jums nevajadzētu meklēt citu piegādātāju. Vislabākās sadarbības ir arī tās, kuras arī ir cilvēciskajā līmenī, pat ja tu esi ragana, cilvēciskajā līmenī, kur divas personības vai vairāk personības var sadarboties emocionālā, mentālā un arī materiālajā veidā. Lai neko nevajadzētu mainīt un ne par ko citu vēl domāt. Tā kā tā, turpinam.